Uzsākot un nobeidzot vīlīti, bieži vien tev būs jāuztaisa nostiprinājums, lai diegi neirtu. Un nostiprinājumu mēs taisam ar turpu šurpu. Es viņu kursa gaitā saukšu par turpu šurpu. Ja es saku uztaisiet turpu šurpu, tad tas nozīmē, ka jums jāuztaisa nostiprinājums. Jāpašuj uz priekšu un nedaudz atpakaļ. Kā tas izskatās? Mēs noliekam audumu apakšā, nolaižam pēdiņu un pašujam tos 3-4 dūrienus uz priekšu. 1, 2, 3, 4. Tad turam atpakaļ gaitas pogu un pašujam tos pašus 4 dūrienus atpakaļ. 1, 2, 3, 4. Un atlaižam vaļā atpakaļ gaitu un šujam uz priekšu. Nošujam līdz beigām un atkal nospiežam atpakaļ gaitu. 1, 2, 3, 4. Un atlaižam vaļā pogu un uz priekšu. Tad paceļam pēdiņu. Ja adata ir lejā, tad ar spararatu pagriez uz sevi, lai adatas pozīcija ir augšā. Un tad tu vari izņemt audumu, virzot pa kreisi. Ja audums ja diegi ķerās, tad es tev ieteiktu virzīt pa kreisi un vienlaicīgi spararatu kustināt uz priekšu un atpakaļ. Un tad tu vari, principā, ja ir uztaisīts turpu šurpu, tad tu vari diegus apgriezt tuvu klāt. Un viņi šajā vietiņā neirs. Tā vīlīte neizirs. Nostiprinājums ir uztaisīts. Ja gadījumā tev aizmirstās nostiprinājumu uztaisīt, tad tev vajag diega galus sasiet kopā. Un kā mēs, teiksim, sasienam, te ir uztaisīts nostiprinājums, bet pieņemsim, ka nav nostiprinājuma. Paņem vienu un otru diegu. Ja tas ir vīlītes pašā galā, tad tu vienkārši viņus te vari sasiet kopā. 1, 2 un 3. Es parasti sienu 3 reizītes, tad noglutini viņu to diedziņu un nogriez galu. Un tad es ieveru parastajā adatiņā. Abus 2 diedziņus un ievelku kaut kur iekšā vīlītē. Lai man tā kā nerādās un netraucē. Un tad apgriežam šādā veidā. Ja tas, teiksim, nošūtā vīla ir kaut kur pa vidu, un te diegi ir jāsasien, tad mēs viņu, protams, te nesiesim kopā. Tad paņem augšējo diegu, mazlietiņ viņu pavelc, reku izvelkās apakšējais diegiņš. Paņem adatiņu un izvelc aiz cilpiņas apakšējo diegu augšpusītē un tad sasien. 1, 2 un 3. Un atkal nogriez, iever adatā un ievelc kaut kur iekšpusītē.